Hipnoterapija izklausās baisi, vai ne? Bet tas nebūtu nenozīmē, ka tevi nohipnotizē un pārvērš par princesi. Tas tāpat ir darbs gan hipnoterapista speciālistam, gan cilvēkam, kurš ļauj ieiet savā zemapziņā un atrast to vietu, kurā vecumā no 0 līdz 5 gadi ir izveidojusies tā saucamā programma, kura vada tevi visu dzīvi. Šis ir vienīgais rīks, kas apiet kritisko faktoru, vai kā es varētu nosaukt to kā žogu, kas aizsargā zemapziņu, tāpēc, ka tas nav tik vienkārši. Zemapziņa tik vienkārši negrib laist sevi iekšā un atļaut tur kaut ko mainīt, jo zemapziņas vienīgais uzdevums ir mūs aizsargāt, un tas ir veids, kā viņi aizsargā. Piedzīvojot šīs lietas bērnībā, mēs kā bērni pieņēmām par sevi kaut kādus lēmumus, un līdz ar to tie turpina piepildīties mūsu dzīvē atkal un atkal. Šis ir vienīgais rīks, kas strādā 100%. Gribi naudu, gribi attiecības, gribi nomest svaru, vai varbūt ir kaut kādas veselības problēmas, tādas, ko nevar atrisināt ārsti. Ej terapijā. Un šis jau ir tas darbs ar sevi, par ko visi runā. Ne meditācijas, ne afirmācijas, nekas tāds nepalīdzēs, kamēr tu nebūsi iztīrījis savu zemapziņas telpu. Jo zemapziņa vēlas tikai mūs aizsargāt.